Sveiciens atpakaļ manā YouTube kanālā un manā ierastajā ikmēneša reset vlogā. Šis rīts man ir iesācies visai agri, sakot, tagad ir drusciņi pār 8 un es eju uz stomatoloģijas institūtu, pēc tam es pastāstīšu nedaudz vairāk, bet, kā esmu to minējis jau vairākas reizes ar brekašu noņemšanu, tieši nekas nebeidzās ortodontijā. Tāks, es esmu atpakaļ. Viss šī dīvaina sajūta runāt, bet man tagad īsti nav laika jums pastāstīt, ko es šodien darīju, tāpēc, ka, sorry par rādio, man ir jābrauc atpakaļ uz mājām, jo dāvim mašīnu, šodien esmu ar dāvim mašīnu, jo man mašīna ir remontā. Tāpēc papļāpāsim mājās, pastāstīšu, ko man izdarīju. Viss šī dīvaina sajūta runājot, tā kā jātiekamies mājās. Esmu atpakaļ mājās, un kā es to minēju, tad ar brekašu noņemšanu nekas nebeidzās. Ir jau gandrīz gads riņķī, kopš man noņēma brekatas, un tad lieta, kas man visu laiku atkārtojas, ir tas, ar ko es tā kā negribētu teikt vārdu cīnos, bet tas, ar ko es sastopos, ir tas, ka zobi vēl joprojām, tā es atvainos, man liekas, man ir kaut kur drupači pēc brokastēšanas uz lūpām palikusi. Tā lieta, ar kuru saskaros, ir tā, ka man zobi kustās, attiecīgi tas ir normāli, cik es saprotu, bet man veidojās tā kā šķirbas starp priekšējiem diviem zobiem, un to es novēroju, piemēram, kad es uz naktis ielikusi kapi, man ir pa nakti tagad tās jānāsā, un pa dienu neesmu to nāsājis, tad dienas beigās man ir jau tāda apakšpusītē tāda diezgan pamanāma šķirba. Daudz gan varbūt no malas to nepamanīs, bet tā kā es pievēršu pastiprināt uzmanību saviem zobiem, tad es to pamanu, un es jau tagad esmu nomainījusi kaut kādas 3 vai 4 kapes, bet īsti tā kā līdz galam nekas nenostrādājas, pat arī bija pie zobārs, tā kā es ātrāk arī pastāstīšu, lai pārbaudītu, kas man notiek ar zobu saknēm, pačukot, vai tur viss ir kārtībā, un tad man zobārs teica, ka jā, ka zobu saknes ir saīsinājušās ortodontisko procesu rezultātā, kas arī ir tā kā normāla parādība, un attiecīgi tie zobi pēc vairāk kustās. Un tad šodien, ko man izdarīja, pabeigšu šo stāstu, ir tas, ka man priekšējiem diviem zobiem aizmugurē uzlika tāda tā kā metāla stieplīte, tādu mazu lociņu, kas šos zobus tur kopā. Tā kā jā, tas tāds īsais updates par maniem zobiem, jo es šo procesu esmu atspoguļojis no A līdz Z savā YouTube kanālā. Bet jā, šodien es esmu bez mašīnas, kā es to minēju, un attiecīgi man daudz plāni ir drusciņi pamainījušies. Man mašīnai kaut kas, es nezinu, ir dzēslēšanas sistēmas, ļoti ceru, ka nekas nopietns, bet es gribu aizbraukt uz sporta zāli. Un es to domāju, ka es varētu to izdarīt ar divriteni, bet šodien ir tik mainīgi laikapstākļi, ka es nezinu, vai es nesalīšu pa ceļām. Bet es varētu mēģināt varbūt vējieku uzvilkt. Tā kā šī ir reset, ja restarta diena, tad es vēlos to iesākt, ja turpināt ar sportiskām aktivitātēm, jo sporta zālēs neesmu bijusi kādu brītiņu. Un pēc svētkiem un lielajām izēšanām reāli prasās. Nu, pēc tieši tajā mirklī, kad es jau biju sagatavojusies iet pakaļ ritenim, sāka līt lietas. Es varu labāk parādīt uz baseinu. Tagad sāk arī saule spīdēt. Tie laikapstākļi šodien ir vienkārši tik neprognozējami. Es jūtu, ka es salīšu braucot ar riteni. Nu, riskēsim. Īstenībā ļoti patīk braukt ar riteni uz sporta zāli, jo tas ir tā kā 2 vienā, gan kardio treniņš, gan arī iespēja būt svaigā gaisā. Pabaudīt šobrīd saulīt un cerams, ka tas tā arī paliks. Savu atjaunoju arī grimu, un tagad man ir dilēma ar to, ko darīt tālāk. Šodien man ir ieplānoti 2 darbiņi. Pirmais no tiem ir sastādīt puķzirnes puķkastē. Ja jūs man sakot Instagramā, tad jūs pavisam noteikti nevarētu palaist garām šos storijas, jo mēs šo puķzirnu kastē esam tā kā no A līdz Z mēs paši
5 dienas kopā, tā kā tas projekts izvērtās nedaudz piņķirīgāks, sarežģītāks un arī dārgāks nekā mums sākotnēji šķita, bet kaste ir pabeigta. Tagad vien atliek tikai sastādīt puķziņus. Un par puķziņiem es, man liekas, stāstīju arī vienā no iepriekšējiem video, ka tie ir otrie mani mīļākie vasaras ziedi. Pirmajā vietā, protams, ir peonijas. Peonijas gan jau ir noziedējuši, bet es jums varētu arī pēc tam uztaisīt tādu nelielu dārza update, parādīt, kas šobrīd notiek dārzā, kas notiek ar ranunkuļiem. Un kā zied cīnīs, bet to pēc tam. Un tad otrais darbiņš, ko es šodien gribu izdarīt, ir pieķerties nedaudz istabas sakārtošanai, jo man pēdējās dienās, nedēļās, principā, kopš Jāņiem nav bijis tam laika. Tā kā jāizdomā, ar ko sākt, jo ārā ir tik mainīgi laikapstākļi, ka es nezinu, vai man pieķerties tiem puķziņiem, jo man bail, tāpēc, ka viņi tā kaste neatrodās zem nojums, un es negribētu, ka lietas viņas riktīgi sasit pirmajā dienā, vai tā kā ir baigi mitrā augsta, viņam ir baigā pārmaiņa. Jo mums nu patās nogāz lietas, un tagad atkal spīd smuka saulīte. Es domāju, ka es sākšu ar istabu. Un tad skatīsimies vakarā, kas notiek ar laikapstākļiem. Gribās arī parādīt nedaudz to reālo pusi, jo nevienmēr mums māja ir perfektā kārtībā, un vispār, kas ir perfektā kārtība, tā nekad nav perfektā kārtībā, tā kā Rīga nekad nav 100% gatava, tā mums māja nekad nav perfektā kārtībā, bet jā, piemēram, mans datorgalds šobrīd izskatās lūk šādi te. Tā kā, ko notiek? Vēl viena vieta, kas izstās absolūti briesmīgi, ir mans spoguļu galdiņš. Man pilnīgi kauns to rādīt, bet reāli bāc, ar šo obligāti jātiek galā. Šis man aizņēma aptuveni 15 minūtes, man liekas, plus mīnus, bet nu jā, man ir jāpieķerās arī klāt atvilknē, bet nu, tas būs kādā citā reizē, jo nu, te atkal vajadzēs izšķirot. Visa kā ir par daudz, un es tik daudz kosmētiku testēju ikdienā, ka man vajag pašķirot, kas man te ir tiešām tāds, kurš lieto ikdienā, un ko es varētu atdot arī, piemēram, nezinu, tur Elīzai, Anitai savai māsīcei vai mammai. Pirms es tagad eju ārā ar suņiem vakar pastaigā. Es jums varētu parādīt, kas norisinās dārzā un kas notiek ar ranunkuļiem. Es pat uzteicu tam veiklo intrigu, jo ja jūs man sakojat kādu laiku, ja no pagājušā gada, tad jūs zināsiet to, ka ranunkuļu stāsts beidzās visai skumji. Tie mums tās miltras, un šogad, nu, jūs redzēsiet. Tiem atkal ir uzmetusies miltras, tā kā, es biju tik tuvu. Nē, es jau esmu tikus līdz finiša taisnē, paskatieties tādu pirmkārt, lūk, šo te skaisto anemonu, kas ir uzziedējusi pirms pāris dienām, un šeit, kad es biju saukušos, un arī šo te mini mazo ranunkulu, kas ir apsēsts arī nedaudz ar utīm, ar tām es arī cīnos, bet jā, cīņa ar miltrasēm ir vienkārši. Tā kā es pavisam noteikti priecājos par to, kas man ir, un ka es esmu vispār ar savām acīm redzējis savus ranunkuļu ziedus, kaut arī maziņus ar miltras un utīm, bet es tos esmu redzējis. Un nākamgad es nezinu, es godīgi nezinu, es atkal uzņemšos tos stādīt, jo tā noņemšanās ir nereāla. Reāli ļoti jāsargā no lietas, jo man liekas, ka viņiem miltras piemetās tieši pēc Jāņiem, jo pirms Jāņiem bija tās riktīgi lietainās dienas, un varbūt tie pārāk daudz salī, bija pārāk liels mitrums. Einu tas sazinis no sevis izdarīja visu, ko es vien varēju, lieku arī trihodermīnu, un tā kā skaties, lai nav tiešā saule, un man arī teica to, ka es tos esmu tā kā iestādījis par vēlu, bet tik un tā tie uzziedēja. Nu, vismaz tika līdz ziedēšanas stadijai. Bet miltras tā ir reāli man lielākā ienaidniece šobrīd, bet jā, ranunkuļi ir. Un tad mēs ar savu asistentu Deiziju iziesim aši dārza apgaitā un aiziesim līdz manai peonīdobai nosaukumu, jo tā ir mana šobrīd
košākā doba. Kas tas pa? Kas tā plēvi? Vat. No kurienes man tāda plēva te ir radusies? Es nezinu, kaut kurš droši vien vējā atpūst. Tā nav mūsējā. Labi, to es pēc tam atzīšu uz miskasti, bet jā, tad paskatāmies. Atkal salikšu nedaudz tumšāku, lai var bišķīt labāk saprast, kā tas izskatās, kādas ir krāsas. Paskatieties, cik milzīga. Reāli plauksts izmērā. Viss gan ir rozīgas, jābūt kaut kur arī baltajai. Un tad, jā, te var redzēt asters, kas būs visticamāk nedaudz vēlāk, un tad aizējām vēl līdz dālijām. Es šobrīd jūtos tā kā tā mamma, pie kuras aizbrauku šī ciemiņa, kur iet izrādīt savu dārzu, bet es patik ļoti priecājos. Dālijām ir super labs progress, un man liekas, iepriekšējā rīzes vlogā es minēju to, ka man nav uznākušas augšā 3 dālijas, bet uznāca augšā 2, 3, kur jau man ar 3. gadu, diemžēl tā arī nepamodās, bet es ļoti gaidīju šīs te pasūtītās, jo tās man nav nevienu gadu bijuši, un tām ir jābūt ļoti skaistām, bet jā, tad izskatās ļoti labi, un tad te jau vienai šo es pirku depo, iespējams jūs atminaties, ir jau ziediņš, tā kā viss notiek. Train ride just to see you, ride for hours just to please you. You don't know how much I need you, 'cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. Vakarīnas pēdām, un tieši tajā mirklī, kad es jau domāju, tagad cieši ārā pieķeršos puķzinu kastē, atkal sāka līt lietus. Tā kā šodien laikapstākļi ir nomainījušies reizes, man liekas kaut kāds 20, un es nezinu, tā kā vai man ir vērts šokar iespringt vai ne, man jau daudz tur savada zemi, sagrieza zārus, kurus likt kastes apakšā, bet ir beidzis līt, ir plus mīnus. Apžuvs arī, cik varēja apžūt, tā es izņemšu tagad ārā šos te gabalus un parādīšu jums, kā izskatās. Tātad kaste, tad pat kaste ir lūk šāda te, un tad tur vijās augšā lūk šādas te radalītes, lai puķzirņiem būtu kur pakāpties. Es ļoti ceru, ka viņi tā kā iedzīvosies un izdosies iegūt tādu nedaudz tā kā privātāku un smukāku zonu. Pirmo slāni es taisīšu ar zaļumiem. Cik es lasīju, tad kompostējās un arī kā labākai drenāžai. Heizi, tu nozagi? Tu man nozagi zariņu? Vēl es ielikšu iekšā pagājušā gada cīnijas un kosmēs, kas vēl stāvēja. Tā kā viss tiek šajā dārzā izmantot līdz pēdējo, un kopā arī kā labs pamats jaunām lietām. Lai kāds ir superīgi. Tad es sabaru arī visu lieko dārzem, kas mums ir. Un tad visbeidzot augstu vasarspuķiem. Beidzot var ķerties klāt patīkamākai daļai, jeb stādīšanai. Redz, kur ir puķzirnīši. Te viens ir tāds uz robežas, bet, cerēsim, ka saņemsies. Un tad arī, lūk, šāds te nokarens puķīts. Tās man mamma iedeva. Man liekas, ka ar malu varētu būt ļoti smuki, kad te vīsies augšā puķzirnīši. Cerams. Projekts ir
Nu, gan rīzai noslēdzies, jo es šaubos, varbūt man vēl pa vidu vajadzētu kaut ko iestādīt, bet labi, pagaidām skatīsimies, kā te kas notiks. Tātad te vēl viss, protams, augs un sakuplos. Cerēsim arī, ka puģzieni saņemsies un sakuplos un augs uz augšu. Varbūt man vajadzētu apgriezt galotnītes, tā kā, lai tie plešās uz sāniem, bet tā kā tie ir tādi bišku vārīgi, man bišķīt baili ir. Es pastīšos, kā tiem veiksies, jo pirms šitais jau baigi smuki augtam, jau 4, tā kā dzinumi ir no viena zirņa. Es vēl tagad salaistīšu podus. Par laimi nav jālaist dobis, nav jālaist hortenzijas, jo šodien smuki un daudz līt, tā kā tas ir bonusiņš. Šīs dienas laikapstākļos tikamies vansistabā uz ierasto rīsat noslēgumu. Paskatīsimies, kā man ir veicies pagājušajā mēnesī ar mērķiem. Aiziet, ņemam nost kosmētiku un uz ekrāna es tagad uzlikšu to, kā man ir veicies ar jūnija mērķiem. Un principā tas, ko es varu teikt, ir tas, ka jūnijas bija superīgs mēnesis. Varbūt negluži tā kā mērķiņiem, cik tā kā parasti vasarā sev neuzliek tādus super sarežģītos, grūti piepildāmos mērķus, jo vasara tas laiks, kurā atpūsties. Vasara ir mans vismīļākais gada laiks, un tad, kad es sev Instagramā liku tā kā jūnija atskatu, reāli tik foršs mēnesis bija, paskatoties uz to, ka es veselas 2 reizes saslimu. Tā kā veselas 2 nedēļas no jūnija vai tāds pa pusē norakstāms, tāpēc man arī neizdevās tur, piemēram, ar sportošanu saistītie mērķi, vai tur ar darbu, vai Instagrams gribēju uzsākt vienu Instagram sēriju rīlos, jo vienkārši es fiziski to nevarēju izdarīt. Un, piemēram, pēc Jāņiem, kad es tā kā jau biju vesela, jo es saslimu tieši pirms Jāņiem, tad bija jāsasteidz visi tie darbi, kurus es iekavēju, kamēr es slimoju. Tā kā jā, tas nu tā, un pat ar, kā es to minēju, ar visu slimošanu bija riktīgi fēns mēnesis. Mēs nosinējām manam tētim 60 gadu dzimšanas dienu foršā ģimniskā lokā, un mēs uzdāvinājām viņam, manuprāt, riktīgi forša dāvana, kurā mēs visi arī nākamgad piedalīsimies, tā kā es piepildīšu arī vienu no saviem sarģiem. Es paliku emocionāli jausmas, kāpēc. Tas ir tas, par ko es esmu sapņojis jau kopš bērnības, un ir tāds prieks, ka mums to izdosies. Tā kā ļoti ceru, ka mums to izdosies piepildīt kopā. Priecājos arī par to, ka ir jūlijas, kas ir mans dzimšanas dienas mēnesis. Nākamdien man jau ir dzimšanas diena, kas sanāk jums šodien, man ir dzimšanas diena 12. jūlijā, jūs skatīsieties šo te video, un es domāju, uzfilmēt arī tādu nedēļu manā dzīvē vlogu. Tas sen nav bijis manā YouTube kanālā, un tad ietvert arī to, kā es sagaidu savu dzimšanas dienu. Un tad, kā jau ierasts manās rīsat vlogos, izlūksim vienu pozitīvo afirmāciju kārtu, un priecāšos, jūs to izpildīsiet arī kopā ar mani, un tad aiziet. I am fearless and I am brave. Tātad es esmu bezbēlīga un es esmu drosmīga. Tad atkārto to 10 reizes, es atkārtošu to pie sevis 10 reizes. Ok, atceries to, ka tu esi bezbēlīga un drosmīga vai bezbēlīgs un drosmīgs. Un jā, mīļš, paldies, ka nostājies šo video. Es ļoti ceru, ka tas patika. Es tev novēlu super foršu, burvīgu, lielisku atlikušo dienu, un tad jau tiekamies nākamās nedēļas vlogā. Atā!